Šajā brīdī mēs ieklausīsimies šodienas lozungā no jaunās derības. Tie ir vārdi no Jāņa evaņģēlijas 17. nodaļas, kur 24. pantā mēs lasam. Kristus lūdza: Tēvs, es gribu, lai tur, kur esmu es, ar mani būtu arī tie, ko tu man esi devis, lai tie redzētu manu godību, ko tu man esi devis. Tādēļ, ka jau pirms pasaules radīšanas tu mani esi mīlējis. Visvarenais un mūžīgais Dievs, mūsu mīļais debesu Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka šī vakara lūkšanu mēs varam iesākt ar šo evaņģēlija tekstu, kas mums vēstī par to, ka ne tikai mēs Tevi meklējam un lūdzam, bet arī Kristus pats aizlūdz un lūdz par mums. Tas mums ir atgādinājums, ka šajā ceļā, kurā mēs satiekam Tevi, mēs cilvēki tik vien daram, kā saucam uz Tevi, kā mācēdami, bet to milzīgo attālumu, kas ir kādreiz starp mums un Tevi, to jau spēj pārvarēt un pārspēt tikai Tu pats. Nevis mēs varam Tevi aizsniegt, bet Tu noliecies pie mums, lai mūs dzirdētu, tur, kur mēs esam un tādus, kādi mēs esam. Un tieši šī Tava mīlestība, Tava noliekšanās, Tava labvēlība ir tā, kas padara iespējamu mūsu sarunu ar Tevi un satikšanos. Tāpēc ļauj mums šovakar apzināties, ka ne tikai mēs lūdzam, bet arī Kristus lūdz. Ne tikai mēs aizlūdzam viens par otru un par saviem mīļajiem, bet Viņš lūdz par mums visiem, kas pazīstam Viņa vārdu, kas esam tam atsaukušies un kas Viņam piederam. Un mūsu cerība un drošība ir tieši šajā Viņa lūkšanā, tajā, ka Viņš ir nācis šai pasaulē un piedzimis kā cilvēks starp cilvēkiem, dzīvojis patiesu un īstu dzīvi un atdevis visu savu spēku, laiku un arī pat savu dzīvību mūsu dēļ. Un tieši tāpēc, ka Viņš to visu ir darījis, Viņš turpina par mums būt nomodā, un Viņš patiešām ir mūsu pestītājs. Un Tu, caur Viņu, esi mums pietuvojies. Mīļais Tēvs, mēs tiešām pateicamies, ka mēs varam lūgt kopā ar Kristu, lūgt kopā ar Tevi pašu, kas Kristū aizlūdz par mums, par mūsu dzīvēm, par visu, kas tajās notiek. Mīļais Tēvs, mēs gribam uzticēties tam, ko Kristus šeit saka, ka Viņš vēlas, lai mēs būtu kopā ar Viņu, lai mēs arī nonāktu tur, kur ir Viņš. Gan garīgā nozīmē jau tagad, saprotot, ka Tu esi mūs izredzējis tāpat kā visus citus cilvēkus jau pirms pasaules radīšanas, jo Tu esi lēmis kādiem cilvēkiem, kuros brīžos un laikos šai pasaulē ir jānāk. Mēs neesam paši sevi radījuši vai šajā pasaulē ieaicinājuši. Mēs saņemam šo dzīvi un laiku kā Tavu dāvanu. Un tas mums atgādina, ka mūsu dzīves patiesais pamats ir Tevī pašā, Tavā nodomā, ar kuru Tu esi iecerējis mūs un izveidojis mūs. Un tagad devis mums iespēju īstenot šo Tevis ielikto uzdevumu un iespējas, kas mūsos mājo. Un tieši tāpēc, ka tas ir Tavs nodoms, mēs varam ticībā paļauties uz to. Bet Kristus saka, ka Viņš grib, lai mēs esam tur, kur Viņš, ne tikai šādā garīgā nozīmē, bet vēl daudz plašāk. Jā, domājot arī par mūsu dzīves piepildījumu un nākotni. Tu esi pasauli radījis caur Viņu un uz Viņu, un Viņam pieder visa vara debesīs un virs zemes. Viņš ir tas, kam pretī virzās visi notikumi. Jā, caur dažādiem līku ločiem un brīžiem, kad mēs atkrītam un atkāpjamies un liekas, ka viss ir zaudēts. Tu turpini vadīt pasauli pretī Kristus valstībai. Un Viņš ir lūdzis, lai mums būtu vieta kopā ar Viņu. Un tāpēc šovakar mēs to tā gribam apzināties un vēlreiz Tev pateikties par to visu, ko Tu mūsu dzīvēs dari. Ir īpaši lūk šai ziņā, ka mēs varam Tevi pazīt un Tev piederēt. Un tāpēc mēs lūdzam arī par saviem mīļajiem un tuvajiem, ka arī viņiem Tu ļautu būt Tavā tuvumā un sajust Tavu klātbūtni. Tāpat mēs lūdzam par mūsu zemi un tautu, kurai ir ļoti vajadzīga Tava svētība un tuvums, un par visu šo lielo plašo pasauli,
kurā ir tevis radīti cilvēki, kas reizēm rīkojas pilnīgi pretēji tam, kāds tu patiesībā esi, izmantojot savas spējas un to, ko tu esi devis, lai nevis celtu un veidotu, bet grautu tavu valstību un cita dzīvi. Kungs, apžēlojies par mums un ļauj, ka mūsu lūkšana satiekās ar tavu lūkšanu, ka tava lūkšana uzvar mūsu cietās sirdis un mēs tās atveram, tās atverās tavā priekšā. Kungs, mēs tavās rokās ieliekam visu savu dzīvi, savas vajadzības, konkrētus lūgumus, arī savas cerības un ilgas. Un lūdzam dod mums mieru šai brīdī, šai naktī, un ļauj celties ar jaunu spēku, apzinoties, ka pat ja mēs nespējam tevi nemitīgi lūgt, tava lūkšana notiek nemitīgi, tava mīlestība nekad nebeidzas, un tu esi vienmēr nomodā par mums. Pat tad, kad mēs guļam, esam par visu aizmirsuši, tu turpini mūs uzlūkot, un tu turpini darīt visu, lai mēs varētu būt tur, kur esi tu, kopā ar tevi, tagad un mūžīgi. Bet pāri visam mēs arī šai brīdī tevi lūdzam ar tiem vārdiem, kurus tavs dēls mums ir mācījis un ļāvis lūgt. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.